Vēstule Filipiešiem 2. nodaļa 14 un 15. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni, sabojātas un samaitātas paudzes vidū, un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Esat visi mīļi sveikti šajā dievkalpojumā, gan tie nedaudzie šeit klātienē, gan visi, kas dažādās vietās pie dažādu ierīču ekrāniem uz mums skatāties. Šodien runāsim par pasauli. Pasauli jau nav tikai tās tālās zemes, tur aiz okeāna kaut kur, par ko cilvēki stāsta un kur varbūt mēs arī kādreiz sapņojam nokļūt. Pasaule ir tepat. Tā ir ap mums. Tā ir tā vide un tā vieta, kurā mēs dzīvojam. Vieta, kur mēs piedzimstam, vieta, kur aizvadām visu savu mūžu, un vieta, kur nomirstam. Tā ir pasaule. Un arī tad, kad mēs nākam pie Kristus, kļūstam par Dieva bērniem, no tās pasaules, kas ir ap mums, mēs jau nekur prom neaizejam. Tepat vien paliekam. Tikai izmainās mūsu attieksme pret šo pasauli. Tas pirmais, ko es par to pasauli varu teikt, pasaule ir ļauna. To vajadzētu mums visiem labi ielāgot un vienmēr ņemt vērā. Citādāk jau nemaz nevar būt, jo šī pasaule ir Sātana pārvaldībā. Tā Pāvila dienās arī tā bija, ka Pāvils raksta Filipiešiem un runā par to samaitāto ļauno paudzi tur ārā pasaulē. Šodien mēs vēl kā nekad agrāk varam teikt par sabojātu un ļaunu pasauli tur ārpusē. Vērtības ir izmainījušās. Dieva vietā mēs esam sākuši pielūgt cilvēktiesības. Dieva iedibinātie pasaules pamati tiek noārdīti. Vairāk nav ne tēva, ne mātes, ne sievas, ne vīra, ne zēna, ne meitenes. Ir tāda sajūta, ka tā pasaule ārā jūg prātā. Bet tāpēc jau Jēzus nāca. Tieši tāpēc viņš nāca, ka tā pasaule ārā ir ļauna. Bet ja pasaule ir ļauna, tad šis aicinājums, pie kā mēs esam nonākuši tajā mūsu rudens pārdomu ciklā, tuvāk pasaulē, šis aicinājums skan tā mazliet dīvaini. Vajadzētu teikt gluži otrādi, tālāk prom no tās pasaules. Beidziet no tā ļauno, beidziet no viņas. Un jaunā derībā mēs ar tādiem aicinājumiem arī sastopamies. Pāvils saka romiešiem, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Pāvils saka korintiešiem, nevelciet svešu jūgu ar neticīgiem. Apostolis Jēkabs saka, kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājās par Dieva ienaidnieku. Draudzība ar pasauli ir tas pats, kas ienaids ar Dievu. Tie ir sinonīmi. Nav vai nu tas vai tas. Tas ir viens un tas pats. Ja tu esi draugs pasaulē, tu esi ienaidnieks Dievam. Bet ir arī cits skats uz pasauli, ko rāda jaunā derība.
skats, ko Jēzus izsaka kā uzdevumu. Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju. Es jūs sūtu pasaulē. Un arī tie vārdi, jūs esat zemes sāls, jūs esat pasaules gaisma, tie izsaka to pašu domu. Nenorobežojieties no pasaules. Gluži otrādi, jums tur, tajā grēcīgajā pasaulē ir kāds uzdevums. Un līdz ar to arī atbildība. Faktiski jau jebkuram cilvēkam ir atbildība. No atbildības mēs nevaram izvairīties. Mēs visi kopā, visa pasaule, ticīgie un neticīgie, esam atbildīgi par to, kādā vidē dzīvos mūsu bērni. Mēs esam atbildīgi par to, kāda būs mūsu nākotne. Mēs esam atbildīgi par satiksmes noteikumu ievērošanu, kad mēs braucam ar savu auto. Mēs nesam atbildību. To mums vajadzētu atcerēties arī tad, kad mēs tik daudz runājam par vakcinēšanos. Visiem ir atbildība. Kristiešiem šī atbildība ir, varētu teikt, dubulta. Mums ir mūsu pilsoniskā atbildība, un mums ir mūsu kristīgā atbildība. Norobežojieties no pasaules un ejiet pasaulē. Šīs divas kristiešu stājas iepratī pasaulē paliek. Un abas divas šīs stājas ir lieli Dieva uzdevumi. Norobežošanās, lai mēs nekļūtu pasaulē līdzīgi, lai mēs neļautu pasaulē ienākt sevī, lai mēs nekļūtu tādi paši kā pasaule, bet saglabātu sevi kā Dieva bērnus, saglabātu to identitāti, nāktu aizvien tuvāk Kristum. Un otra stāja, uzdevums, ejiet pasaulē. Jēzus nesaka, sēdiet mājās, neielaidiet pasauli sevī, palieciet tikai savās draudzēs, savās lūkšanās, savā slavēšanā, savās aktivitātēs, savā sadraudzībā. Nē. Jēzus saka, galvenais jūsu atbildības un uzdevuma virziens ir cits. Tā ir pasaule. Un ne tikai tad, kad jūs esat fiziski spiesti iet tajā pasaulē, uz darbu, uz skolu, uz veikalu vai satikties ar ierēģiem. Apzināti iet pasaulē ar šo Kristus uzdevumu. Mēs par daudz kristieši vāramies savās garīgajās izjūtās, savā draudzē, savās mājās un sevī. Mūsu uzdevums ir cits – tur. Bet jebkuri apstākļi, jebkuri ārēji apstākļi, mēs varētu teikt, pasaule uz mums iedarbojās divējādi. Tā mūs kārdina un mūs pārbauda. Šoreiz tas notiek vīrusa izskatā. Tā vienlaicīgi ir Dieva pārbaude un Sātana uzbrukums. Kā tad mēs izturamies šajā situācijā? Tas iedzimtais cilvēciskais skats ir, ka mēs visu vērtējam no mana lielā es. Tas izejas punkts ir es. Vai tas man būs izdevīgi? Ko man tas dos? Kā es domāju? Un šādu izturēšanos, šādu skatu mēs ļoti labi redzam, tad, kad mēs paskatāmies šajā pandēmijas situācijā. Politiķis,
ekonomists, kultūras darbinieks, ēdnicu darbinieki, viesnīcu un turismu pārstāvji. Viņi katrs skatās uz situāciju, uz problēmu, izejot no sava skatu punkta, no sava resora, no savas personiskā labuma robežām. Un tāpēc ir tik grūti par kaut ko vienoties. Kur ir tie, kas skatās no principa, bet kā būs ar pasauli? Kāds ir kristiešu skats šodien šajā situācijā? Diemžēl stipri līdzīgs. Vai nav tā, ka mēs arī esam norūpējušies par to, lai neaizver dievnamus, lai draudzes darbības kārtību tas kaut kā nesajauc? Bet varbūt Dievs tieši to vēlās. Varbūt Viņš vēlās mūs apturēt. Apturēt, izraut no tās ierastās vidas ārā un pavērst mūsu skatu uz citu pusi, uz pasauli. Kristieši šodien daudz skatās uz pasauli. Ja mēs visu rezumētu, kā izsakās šis skats, cik slikta ir valsts vara, viņi visu dara nepareizi, melo par vīrusu, ievieš nepareizes ierobežojumus, sagroza statistiku, liek vakcinēties. Mēs nodarbojamies ar valsts un citādi domājošo kritizēšanu. Vai vēl skarbāk izsakoties, gānīšanos. Un mēs jūtamies kā varoņi, jo mums taču ir pareizā stāja, pareizais viedoklis, un mēs par to cīnāmies. Citi, balstoties uz Bībeli, saka, katra valsts vara ir Dieva iecelta, un mums viņai jāpaklausa. Daži paņem citu Bībeles pantu un saka, ka Dievam būs vairāk klausīt nekā cilvēkiem. Tas, ka jaunā derība tik viennozīmīgi nerunā par mūsu attieksmi, kā mums vajadzētu pret varu izturēties, tā būtu cita tēma. Bet Sātans savu jau ir panācis. Viņš ir sējis naidu, viņš ir sašķēlis Kristus draudzi. Vai tāds skats uz pasauli būtu tas īstais? Mūsu kristīgais skats. Vai tas būtu tas, par ko Pāvils domāja tad, kad viņš saka, spīdiet? Tas ir briesmīgi, ka tie pandēmijas apstākļi ir sarīdījuši cilvēkus vienu pret otru. Un vēl briesmīgāk ir tas, ka viņš ir sarīdījis kristiešus. Un tad mēs šādi te sašķelti, sarīdīti viens pret otru, mēs ejam pasaulē. Vai tā būtu tā spīdēšana ļaunās pasaules vidū? Mūsu pašu mācītājs Haralds Bartkēvics nesen Facebookā bija ierakstījis tādu ziņu. Neatkarīgi no tā, cik daudz man šobrīd ir taisnības, viņš raksta. Ja no manis nāk ārā zaimi, lāsti, nievas, nonicināšana, tad kādam gan garam es piedaru? Ko es pārstāvu? Ļoti labs, ļoti nopietns jautājums. Šis jautājums prasa mums pašiem atbildēt uz jautājumu, kas īsti man ir iekšā. Jo es varu ieiet pasaulē kā spīdeklis,
Un es varu ieiet pasaulē arī tāds, no kur nāk nelabas smirdoņi. To nosaka tas, kas ir man iekšā. Citiem vārdiem jautājums ir par manu identitāti, par manu vienādību. Kam es atbilstu? Ar ko es esmu vienāds? Tu esi Dieva bērns. Vai tu atbilsti tam lielajam Dieva bērna statusam? Esi identisks ar Dieva bērnu prasībām. No tā, kam mēs atbilstam, no tā, kam mēs esam līdzīgi, no tā izriet, kā mēs skatāmies uz pasauli. No tā izriet mūsu pasaules uzskats. Un savukārt tas nosaka visu mūsu attieksmi. Visas manas dzīves pamatpozīcijas. Man pārliecība, ideālus, mērķus, vērtību orientāciju, darbības virzienus, ikdienas izvēles, spriedumus. Tas viss nāk no iekšas. Faktiski no tā, kas es esmu. Kristietis uz pasauli skatīsies savādāk. Izejot no kristīgā redzes punkta. Vismaz vajadzētu šim skatam būt savādākam. Un piedevām visos dzīves aspektos, visās jomās. Nav jau tā, ka mēs un tā mūsu izturēšanās un mūsu uzskati skar tikai reliģijas un ētikas jomas. Nē, absolūti viss. Ekonomika, kultūra, sports, dabas aizsardzība, sākot no naudas līdz morālei. Un sākot no politikas līdz mākslai. Visu. Absolūti visu ir jāplūko no šī izejas punktu. Es esmu Dieva bērns, es esmu kristietis. Ja mēs uzliktu krāsainas brilles, kā bērni mēs to darījām, mēs arī. Es uzlieku sarkanas brilles, un visa pasaule man ir sarkana. Es uzlieku zaļas brilles, un visa pasaule man ir zaļa. Mani mīļie, laiks mums ir uzlikt kristīgās brilles un skatīties uz pasauli ar Kristus skatu. Un šis Kristus skats ir mazākais divējāds. Tas ir cīņas skats pret sātanu, un tas ir mīlestības skats uz cilvēkiem. Bargs pret ļaunumu, mīlošs pret cilvēku. Vai tas Jēzus darbs, ko viņš ir izdarījis, nākdams, upurēdams sevi, mirdams, augšām cēlies no mirušiem, mūsu dēļ, vai tas kaut kā ir ietekmējis mūsu uzskatu un pārliecību tādā mērā, ka mēs uz visu apkārtējo, absolūti visu, uz pasauli mēs skatāmies caur šo prizmu? Vai tas, ko mēs lasījām no vēstules kolosiešiem dievkalpojuma sākumā, par to milzīgo, neaptveramo, majestātisko Jēzu un viņa darbu, vai tas kaut kā ietekmē manu skatu uz pasauli? Vai nav tomēr jāsaka tā, ka mēs Kristu esam pieņēmuši, kļuvuši par Dieva bērniem, cenšamies dzīvot sadraudzībā ar viņu, sadraudzībā ar līdzīgi domājošiem draudzē, ka mēs lūdzam, padziļinām savas zināšanas par viņu. Bet visu to Jēzus nāvi mēs vairāk saistam ar personīgo glābšanu. Un to mūsu skatu uz pasauli, viss Jēzus darbs, ko viņš ir paveicis un izdarījis, ietekmē vairāk teorētiski.
Un pasaulē tad mēs ejam ar kādiem draudzes projektiem. Tā nav skatīšanās uz pasauli caur kristietības prizmu. Pasaules uzskats nav tikai prāta atziņa. Mana identitāte, mans redzes punkts, un ar to es eju pasaulē. Pasaulē ir daudz cilvēku, neticīgu cilvēku, kas dara lielas lietas savas pārliecības vārdā. Visu pārējo pakļaujot, visu pārējo upurējot šai vienai savai idejai. Piemēram, dabas aizsardzībai vai kam citam. Ko mēs darām? Ko es daru pasaulē savas kristīgās idejas vārdā? Ko es upurēju kā kristietis, lai izmainītu to pasauli? Jūs teiksiet, ko tad mēs tur varam izmainīt? Varam gan. Pāvils saka, spīdiet. Spīdēsim, mani mīļie. Es jau teicu, ar ko tad mēs, kristieši, šajā laikā esam nodarbināti? Mēs šķeļamies, mēs strīdamies, mēs kritizējam valdību. Mēs faktiski darām to pašu, ko dara pasaule. Mēs ne ar ko neatšķiramies no viņiem šajā te jomā. Bet mūsu atbildība nav par valdības nomainīšanu vai par labākas pasaules iekārtas iedibināšanu. Mūsu atbildība nav par demokrātijas ieviešanu, jeb ko citu. Mūsu kungs nāk. To rāda laika zīmes. Un mēs jau nezinām, kurā brīdī viņš pienāks pie mums katra viena un pateiks, tavs laiks šeit, šajā pasaulē ir beidzies. Tas ir daudz nopietnāk par visu to, kas šodien notiek pasaulē. Runa ir par glābšanu vai pazušanu. Runa nav par vakcināciju vai nevakcināciju, par maskām ar vai bez. Tās visas ir, Pāvils droši vien lietot vārdu, kā viņš raksta, es to visu turu par mēsliem. Ir kaut kas daudz, daudz nopietnāks. Ļaunums progresē, ļaunums sasaista cilvēkus savā varā. Ko mēs liekam pretī tam? Varbūt Dievs ir pieļāvis šādus laikus mūsu dēļ. Ka tā mūsu spīdēšana par vāju līdz šim ir bijusi. Varbūt pieļāvis šādus laikus, lai mēs beidzot saprastu, ka Kristus miesas uzdevums nav rūpēties tikai par savu labsajūtu un labklājību. Skats ir jāpagriež uz citu pusi. Tur ārā, uz pasauli. Tur ārā aug jaunā paudze. Bērni, tīņi. Viņi aug bez Dieva. Viņi aug samaitātā pasaulē. Katru brīdi viņus cenšas piesātināt ar šo ļaunumu, ar šo samaitātību. Ko mēs darām?
Mēs esam sašutuši pa vakcināciju. Vai mūs satrauc tas, ka tur ārā, pasaulē, daudzi pēc Dieva līdzības radīti cilvēki iet uz pazušanu? Kas par to atbildēs? Tu un es, draudze. Un mēs nevarēsim pateikt, tā nav mūsu darīšana. Mēs rūpējamies, lai neielaistu pasauli sevī. Mēs bieži sakam, tie valsts vīri, viņi ne par ko nenes atbildību. Vai mēs apzināmies savu atbildību Kristus priekšā? Tam ir jābūt mana skata uz pasauli izējas punktam. Tie cilvēki tur ārā saka, kādi tie kristieši. Paskatieties viņiem, kādi ir. Tie, kuriem man būtu jāspīd, man pārmet to, ka es nespīdu. Pareizi pārmet. Vai par to morālo ļaunumu, kas aug, un mēs nezinām, kādus apmērus tas pieņems. Mēs satraucamies tāpat, kā par tām problēmām, kas mums pašlaik ir sakarā ar epidēmiju. Piemēram, paraksti par ģimenes jēdzienu nostiprināšanu Satversmē. To nav nemaz tik grūti izdarīt. Vajag 155,000. 3 mēneši ir pagājuši. Es nesen skatījos, ir tikai 15,000 savākti. Jo kristiešiem nav laika. Viņiem jānodarbojas ar citām lietām. Glābšana. Kā mans draudzes skats uz pasauli sekmē šī lielā Dieva uzdevuma izpildi? Runa ir nopietna. Glābšana vai bojājēja? Ja mēs visu savu enerģiju ieliekam citu mērķu sasniegšanā, tad nerunāsim par savu identitāti Kristū. Redziet, tas skats uz pasauli, tas, kā es izturos pasaulē, tas ir kāds labs indikators, kas parāda, kas man ir iekšā. No tā var redzēt, kas tad es par kristieti esmu. Cik stipri es esmu iesakņojies Kristū, kam es patiesībā kalpoju. Ir jāmainās skatam uz pasauli. Kā to panākt? Tikai nostiprinot savu identitāti Kristū. Tā mūsu līdzība Kristum ir sašķobījusies. Tāda nenoturīga ir kļuvusi. Par maz mēs dzenamies pēc Kristus līdzības, par maz mēs slāpstam. Lai iegūtu pareizo skatu uz Kristu, vispirms ir jābūt pareizam, es atvainojos, uz pasauli. Vispirms ir jābūt pareizam skatam uz Kristu. Un to tad var panākt ar to norobežošanos no pasaules ļaunuma. Ar to, ka mēs neielaižam to pasaules ļaunumu sevī. Mēs nekļūstam līdzīgi šai pasaulē. Un tad ar savu Dieva bērna identitāti
tad mēs ejam pasaulē. Mums jāsāk just atbildība. Mums jāsaskata cilvēkā ne tikai ļaunums, bet Dieva līdzība. Mums jāiemīl grēcinieku. Mums jāienes pasaulē kristīgā ētika. Pāvils saka, dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātās un samaitās tās pasaules vidū, un tajā mirdzētu kā spīdekļi pasaulē. Viens mērķis - spīdēt. Kā spīdekļi, citā tulkojumā, kā zvaigznes. Jāsāk kristietim spīdēt. Tad kaut kas mainīsies. Bez kurnēšanas un bez šaubīšanās. Precīzāks tulkojums - bez pārdomāšanas un apsvēršanas. Tā lielā punktierēšana nav vajadzīga. Tā paralizē cilvēku. Tā noved pie tā, ka tā izšķiršanās būs pie manis. Es tad pārdomāšu, visu izdomāšu, un tad es izlemšu. Ļausim, lai Dievs mūs vada. Lai izšķiršanās paliek pie viņa. Kā mums to panākt? Nav jau ātri risinājumi. Nav vienas pareizas lūgšanas, un tad viss būs kārtībā. Nav vienas pogas, ko piespiest, un mēs esam izlabojuši sevi. Sāksim domāt par šīm lietām. Nepārvērtīsim draudzes par elitāriem klubiņiem. Tikai mēs paši iesim pasaulē. To prasa mūsu Kunga uzdevums. Un to prasa šis nopietnais laiks. Mēs esam pasaulē vajadzīgi. Un tas mūsu uzdevums nav atmainīts. Arī uz visgrūtākajiem laikiem pasaulē, uz vajāšanu laikiem, kādi vēl, paldies Dievam, nav mūsu zemē. Uz jebkuriem laikiem attiecās ejiet pa visu pasauli. Uz jebkuriem laikiem attiecās jūs esat zemes sāls un pasaules gaišums. Uz visgrūtākiem laikiem attiecās jums ir atbildība par pasauli. Mēs esam vajadzīgi pasaulē. Bet nevis kā tādi aktieri, kas katrā izrādē iemiesojas citā tēlā. Mēs esam vajadzīgi ar savu stingri izteikto kristīgo stāju un ar savu kristīgu skatu uz absolūti visu pasaulē. Viens no senākajiem kristīgās baznīcas rakstiem ir tā sauktā vēstule Diogenetam. Tās autors nav zināms. Bet šajā vēstulē ir teikti tādi vārdi. Kas miesā ir dvēsele, tas pasaulē ir kristieši. Redzat, kāds salīdzinājums? Mēs esam pasaules dvēsele, saka šis autors. Jo dvēsele ir izsēta visos miesas locekļos, kristieši visās pasaules pilsētās. Dvēsele dzīvo miesā, taču miesa to nav radījusi. Arī kristieši apdzīvo pasauli, bet viņi nav no šīs pasaules. Dvēsele ir ieslēgta miesā,
taču viņa ir tā, kas miesu satur kopā. Arī kristieši dzīvo pasaulē kā cietumā, taču viņi ir tie, kas pasauli satur kopā. Tik augstā stāvoklī Dievs viņus ir ielicis, un viņiem nav nekādu tiesību šo stāvokli pamest. Citādi beigas. Tas ir mūsu uzdevums. Tā ir mūsu atbildība. Spīdēt šīs ļaunās paudzes vidū, samaitātās paudzes vidū. Bet, lai mēs to varētu izdarīt, tā mūsu identitāte ir jāpārbauda atkal no jauna. Ir jānorobežojas no tā ļaunuma, kas mūs apņem no visām pusēm. Mēs nedrīkstam padoties tam un kļūt tādi paši kā pasaules cilvēki. Lai Dievs mums visiem dod savu spēku, ka mēs varam domāt par šīm lietām, un Viņš dod mums spēku kaut ko no vis tā īstenot. Lai Dievs mūs svētī. Āmen.